Sveicināti! Mēs pat labāk atrodamies Zviedrijas vidienē un vietā, kurā es jau labi sen kopš esmu sapņojis nonākt. Tas ir Meža ezers, kura malā uzbūvēta ir tā saucamā nojumīte. To būvē kaut kādas sabiedriskās organizācijas, izmantojot fondus, labdarības vai kādus citus, bet katrā ziņā rezultāti priecē jebkuru turistu, kas šeit garām dodās. Tev nav jābūvē teltis, tu esi pasargāts no vēja, tu esi pasargāts no lietus un var iekārtoties bez teltis pat. Ja. Tas ir ļoti izplatīts Skandināvijā, gan Zviedrijā, gan Somijā, gan Dānijā, Norvēģijā nedaudz mazāk, bet principā šeit, kā var redzēt, ir malka, te ir grilla vieta, te var justies, var dzīvot praktiski kādu brīdi, ja gribās šādā jaukā nostūrī pavadīt laiku. Nojumīte pie ezera, protams, ir ļoti jauka vieta, kur var nomazgāties, kur var izmazgāt drēbes un izžāvēt, bet mums ir jādodās tālāk uz dienvidiem. Un pēc pārdesmit kilometriem mēs nonākam kārtējā Zviedru pie jūras pilsētiņā, Helgenās nosaukums. Šeit vienmēr braucot uz dienvidiem, kā viegli saprast, pa kreisi būs jūra un pa labi parādās ezeri reizēm. Laiks šodien ir ideāls, ceļš arī ir ideāls, mašīna šeit nav. Es vēl nevienu mašīnu neesmu redzējis, kādos 20 kilometros, nezinu, visi kaut kur ir atpūšās vai, bet Zviedri vispār ir diezgan centīgi. Viņiem jūlijs ir atpūtas mēnesis, kad praktiski ļoti daudz firmas pārtrauc darbību un masveidā visi dodās kaut kur uz dienvidu salām vai tepatās uz kempingiem vai kur nu katrs ir izdomājis, ka viņš dosies. Tā, vēl pēc kādiem 10 kilometriem jau tuvojās pusdienlaiks, un laiks iestiprināties. Un tad es atradu brīnišķīgu vietu, kafēnīcu oranžērī, kurā ir visai bagātīga ēdienu izvēle un pasūtīju krevešu sviestmaizi, labi lielu, tā lai līdz vakaram pietikt. Šeit ir pati kafēnīcas priekšā ir elektromobīļu uzlādes tanks vai laukums, vai kā to nosauc. Tur kādas 11 uzlādes punkti, bet neviena elektromobīļa. Diena jau sliecās uz vakara pusi, un pēc brīža Gamlebijas pilsētiņā es papildinu pārtikas krājumus un atrodu telts vietu kādā meža noriņā netālu. Nākamajā rītā ceļojums turpinās. Es pēc brīža nonāku jaukajā Vestervikas pilsētiņā. Es ieturu brokastis ar skatu uz vēsturisko rātslaukumu. Verkebaka. Skvēriņā pie strautiņa iekārtots bērnu laukumiņš un galds ar soliem, pie kuras ietur otrās brokastis. Virs pilsētiņas par milzīgu estakādi virzās pāri E22 maģistrāli, kas savieno Dienvidu Zviedrijas lielās ostas ar valsts vidieni. Man bieži iznāk šķērsot šo maģistrāli, vai arī braukt viņai paralēli, jo mūsu maršruts sakrīt praktiski dienvidu ziemeļu virziens. Virzoties tālāk pa maršrutu, laiks pamazām sāk bojāties, un es jau saulaicīgi meklēju telts vietu.
lai varētu paspēt vēl saules gaismā palādēt mūsu ierīces. Otrā rītā turpinam ceļu cauri visai mazapdzīvotam un ar biezu bežu aizaugušam rajonam, kur ievērojamākās vietas ir Misterhūtas muiža ar koku aleju, tad viena no Zviedrijas atomelektrostacijām, Simpevārps pussalā un jaukā ostas pilsēta Oskarhamna, pie kuras mēs pakavēsimies nedaudz ilgāk. No Oskarhamnas, ja kādam ir apnicis ceļot, var kāpt prāmī un braukt līdz Visbijai. No Visbijas savukārt ar prāmi var doties atpakaļ uz Nīneshamnu un tālāk jau ceļš ir zināms. Vai arī pārbraukt no Oskarhamnas uz Ēlandes salu un turpināt ceļu pa šo salu, kas ir garākā Baltijas jūras sala Zviedrijas piekrastē, līdz pat Kalmārai, kur savukārt pa tiltu mēs atgriežamies atkal Cietzemē.